Publiskajā telpā izskanējušas bažas par ieceru dot iespēju mežsaimniekiem veidot plašākus atvērumus. Šādu paņēmienu izmanto īpaši jūtīgās teritorijās, piemēram, aizsargjoslās, pilsētās vai aizsargājumās dabas teritorijās, kur nozāģēt kokus vienlaidus ir aizliegts. Šitais ir tas, cik tālu tiek priede šādos gaismas apstākļos. Šitais ir tas, cik tālu tiek egla šādos gaismas apstākļos. Nav īsti tā piemērotība tādām cirtēm, kurās neveido lielākus atvērumus. Gaismas prasīgās sugas tomēr nespēja normāli izdzīvot. Pirms vairākiem gadiem šajā audzē ir veikta izlases cirti. Atstātās priedes augušas labi, taču jaunajiem kociņiem šādos apstākļos pilnvērtīgi atjaunoties neizdodas. Līdzīga situācija novērojama arī 0,2 hektāru atvērumos, kas pašlaik ir maksimālā pieļaujamā atvēruma platība Latvijā. Palielinot šo platību līdz 0,5 hektāriem varētu nodrošināt labākus apstākļus atjaunošanās procesam. Tas nenograuj bioloģisko daudzveidību. Šādā veidā palielinot atvērumu, mums ir tās pašas Eiropas dabai tuvākas meža apsaimniekošanas vadlīnijas, kas arī uzskata, ka 0,5 hektāri ir lietojama atvēruma platība šādās teritorijās. Liela un vecu koku esamība teritorijās, kuru mērķis ir uzturēt un veicināt bioloģisko daudzveidību, ir būtiska. Taču tikpat svarīgi ir nodrošināt mežaudzes pakāpenisku atjaunošanos. Lai pēc gadiem 100 vai 50 vai 10, ja uznāks vētra, tad, kad tie lielie koki ieskar zemi, lai būtu kaut kas, kas ir palicis vietā, lai nav tā, ka tagad visu audzi mums jāsāk no gala. Tajās teritorijās, kas ir bioekonomika, viss kārtībā. Zāģējam visu, sākam no gala visu, viss darbojas. Bet tajās teritorijās, kur rekreācija, tur mums tomēr ir pakāpeniski jānodrošina to atjaunošanos. Atjaunošanās ir tas atslēgas vārds, ko mums vajag panākt ar šādām izmaiņām.